puika, jā. Starp suni un beznosacījumu mīlestību ir liekama vienādības zīme. Nevelti saka, ka suņi ir cilvēku labākie draugi. 26. augustā pasaulē atzīmē Starptautisko suņu dienu, tāpēc mēs šodien kopā ar manas ģimenes mīlu Līviju dosimies ciemos uz valsts robežsardzes Rīgas pārvaldi, kur vairāk iepazīsimies ar kinologu darbu, un dienu pavadīsim kopā ar Rīgas pārvaldes robežu kontroles un imigrācijas kontroles dienesta kinoloģijas dienesta priekšniece majori Lienu Priedi. Esmu Rīgas pārvaldes kinoloģijas nodaļas priekšniece. Ikdienas darbs man ir gan dokumenti, protams, pavēles rīkojumi, organizācija, plānošana, bet man ir arī 2 sunīši uz doto brīdi. Viens jau ir sasniedzis 10 gadus, vācoja suns sauc viņu Rudī. Un ir viens mazais draugs, 3. nedēļa laikam viņš ir pie manis, ne 4. nedēļa ir pie manis. Un apmācīšu viņu sākuma posmam, lai viņš tālāk meklētu sprāgstvielas. Dienestā es esmu vispārībā dienestu sāku 2001. gadā. Jelgavas pārvalde kādreiz tāda bija kā kinologs. Dienesta suņi man ir bijuši 4. Lai kinologs izveidotu ciešu saikni ar suni, svarīgi būt kopā gan darbā, gan mājās. Arī Liena dienā ir kopā ar saviem dienestu suņiem. Esam atbraukuši uz Jelgavu, kas ir Lienas dzimtā pilsēta. Pastāst, Liena, kā tu izvēlējies kļūt tieši par kinologu? Suņi man saistīja jau no pašas bērnības. Tikai vecāki man neļāva suņus mājās tā kā turēti. Kādreiz es strādāju Jelgavas pašvaldības policijā, es aizgāju projām. Mums bija sapazinos es ar Jelgavas pārvaldes priekšnieku Gustavu Kalniņu. Viņš man piedāvāja nākt tā kā uz Jelgavas pārvaldi strādāt. Es viennozīmīgi teicu, ka es labprāt pieņemtu, mainītu tā kā darbu, bet ja viņš man piedāvātu kinologa amatu. Tajā brīdī nebija kinologa amats. Bet šo sarunu viņš atcerējās un pagāja varbūt kaut kāds gads, pusotrs gads. Pazvanīja un piedāvāja kinologa amatu. Un es, protams, no tā neatteicos. Jā, un saistībā pieņemsim, kā kinoloģija, man ļoti patīk izpētīt suņu uzvedību, suņu psiholoģiju, viņiem mācīti. Un tas ir, pirms šī darba, tas bija man tāds hobijs. Un tagad uz doto brīdi dienests un hobijs, tas ir tāds apvienojums. Un ja cilvēkam tas patīk, tad viņš to darbu izdara daudz labāk. Stāst lūdzu, kā tu tiki pie saviem dienesta suņiem un kā veidojās tās jūsu attiecības? Pie dienesta suņiem ir tā, ka pirmais suns man bija ārlēns. Viņš nāca no robežsardzes koledžas. Es viņu dabūju kucēnu. Nākamo suni es tā kā nopirku pati no audzētavas. Tad mēs izgājām visus testus. Suni atzina, ka viņš ir derīgs dienestam, un tad mēs uzsākām viņa uzņemšanu dienestā. Tad 3. suns dienestam man ir Hero. Tas ir Rudī pēc oficiālajiem dokumentiem. Viņš nāk no Somijas. Viņu atveda man no Somijas. Un no 13. gadā ar viņu esam kopā. Tagad parādījās jauns draugs. Dzīvē arī tagad jau smaids uz lūvām sāk parādīties, jo tāpēc, kad suņuks jau ir vecs, no viņa tā kā daudz ko īsti prasīt nevar, nogurst, veselības stāvoklis pasliktinās, viņš man bišķņās ir tāds problemātisks suņuks. Un tagad atkal jau ir jāsaņemās un atkal jāsāk domāt visu. Kas ir lielākie izaicinājumi kinologa profesijā? Lielākais izaicinājums? Īstenībā tas lielākais izaicinājums ir kārtīgi izaudzināt un samācīt to suni. Jo tāpēc, kad kinologa vārds rodas jau no tā, kāds izaug tas suns. Naču. Ai, redzi, tu arī jau nāc šurp, vai ne? Ko? Vēl pāris dienas, pāris stundas, pareizāk sakot, mācēju sēdēt komandu šurp. Lūk tā, tāpēc, ka jā, jo tāpēc, ka kinologa jau tas vārds veidojās no
tā, ko viņš panāk ar tiem suņiem, ko viņš dara ar tiem suņiem. Jo tev ir suns piedalās kaut kādās sacensībās, viņš ir kārtīgi apmācīts. Mēs ļoti daudz sadarbojamies ar citām tiesību sargājošām institūcijām, sniedzam atbalstu gan narkotisko vielu meklēšanā, tieši darbs, vai ne, arī sprākstvielās. Un kā Rīgas pārvaldes suņi, mana nodaļa, varbūt es tagad nelielos, bet viņi kotējās ļoti augstā līmenī. Jā. Lai viņi padauzās. Oi, tu tās draugu ir palaidījis vaļā. Būtībā sanāk tā, ka tu dzīvo kopā ar saviem kolēģiem. Jā, būtībā tā sanāk, bet viņi jau tie kolēģi pārvēršas par ģimenes locekļiem. Jo tāpēc, kad praktiski tu esi visu laiku ar viņiem kopā, un ja tev, pieņemsim, arī kaut vai es atvaļinājumu laikā braucu vienmēr projām atpūsties, tad man ir jāpadomā, kur es suņus atstāju. Vai nu pie kolēģiem saviem, vai nu viesnīcā. Tas arī bija nākamais jautājums, ko es gribēju prasīt. Dzīvojot kopā ar kolēģiem, vai vispār sanāk atpūsties no darba, tā kā atslēgties, un ja sanāk, tad kā tu atpūties gal galā? Atpūšos, jā, kā jau es arī minēju, kad es katru reizi, kad ir atvaļinājums, es braucu projām uz siltajām zemēm. Mana mīļākā valsts ir Ēģipte. Tad man ir jāpadomā par saviem kolēģiem, kur es kolēģus atstāju. Labās rokās, protams, kad es nevarētu atstāt katram cilvēkam. Nero, Naču! Es ar vienu aci skatos, ko viņš dara. Lūk tā. Un tagad man patīk braukt ar moci. Lieku motociklas tiesības. 11. septembrī man ir eksāmens, ceru, ka es viņu nolikšu. Jā, mocis jau man stāv garažā nopirkts un gaida, kad man piešķirs pilnvērtīgu braukšanu vienai pašai. Man patīk mūzika. Ļoti. Pati spēlēju uz ģitāras. Un man tāds relaks ir burbuļvanna, pirts, vai ne? Kaut kā tā. Labi, Liena, mēs ar tevi arī uzspēlēsim ātro jautājumu spēli. Centīsies atbildēt ātri, īsi, kodolīgi. Pirmais. Kas ir cilvēka labākais draugs? Suns. Izbrauciens ar moci vai pastaiga ar suni? Tomēr ar suni. Bet man būtu tādas dalītas jūtas. Jā. Ja tu nebūtu kinologs, kas tu būtu? Vetārsts. Kādu suni tu noteikti negribētu? Maziņu. Tā kā īvija, ja? Nē, viņi ir forši, bet ne priekš manis. Jā. Kāda ir lielākā palaidnība, ko izdarījis tavs suns? Lielākā palaidnība man suns sagrauza nesen kā kucēns, šita sagrauza brilles. Izārdīja virtuvi. Un laikam nekas tā, kaut kas ir sagrauts, jā, bet tas ir, man liekas, vislielākais, jā, manā dzīvē. Kas ir tavu suņu iecienītākais našķis? Tie našķi, ar kuriem mēs tā kā barojam viņus. Svētkos? Svētkos. Varbūt tad es varētu savādāk to noformulēt bišķņās. Mums ir tāda tradīcija, tā, ka suns labi strādā, kaut ko atrod, vai ne, ka viņš ir to pelnījis, viņiem ļoti garšo aknu pasteita. Man liekas, dēļ aknu pasteitas, jā, viņi izdarīs visu. Vai tev ir bail no svešiem suņiem? Nē. Vai tā ir patiesība? Kāds suns, tāds saimnieks? Plus mīnus, jā, es tam piekrītu, jā. Vai suns var tevi izvest no pacietības? Citreiz ir, kad pilnīgi šarmuļi iet pa kauliem, bet tas ir uz tādu īsu brīdi, jo tāpēc, kad īsti ne jau suns ir vainīgs, bet tas saimnieks. Nobeigumā varbūt ir kas tāds, ko tu varētu novēlēt citiem suņu saimniekiem? Citiem suņu saimniekiem es viennozīmīgi gribētu novēlēt veselus, stiprus suņus, apmācīt viņus un, protams, pats galvenais ir mīlestība pret dzīvnieku. Startautiskās suņu dienas galvenā doma ir ne tikai atgādināt par suņu svarīgumu mūsu dzīvēs, bet arī vērst cilvēku uzmanību lielajam suņu skaitam, kas savas dienas aizvada patversmēs bez saimniekiem.
Būsim mīloši un atbildīgi par tiem, ko esam pieredzinājuši. Paldies Lienai un viņas brīnišķīgiem četrkājainajiem kolēģiem. Uz tikšanos nākamajos stāstos!